Droši vien domājat, ko es te meklēju. Esmu atbraucis uz vietējo mežu, lai pafotografētu sēnes. Ir novembra pats sākums, bet kā izrādās, mežā sēnes ir. Un šodienas tēma būs makrofotografija. Čau visiem! Tātad šodien esam mežiņā, lai pafotografētu mazās miniatūrās sēnītes. Man atnāca jaunas spēļmantiņas, šādi te LED panelīši, kuriem var uzlikt dažādas krāsiņas. Un tad man ir doma ar makro objektīvu pafotografēt un nogaismot sēnes. Tā kā tā, nav ko te daudz runāt. Dodamies iekšā un gaismojam un fotografējam. Rekur. Tepat jau pie paša stāvlaukuma pirmais modelīts atradās. Labi, šito mēs nogaismosim. Darīts. Jums varbūt bildēs tās sēnes izskatās lielas. Reāli viņas ir reāli maziņas. Es teiktu kaut kādi 3-4 centimetri no zemes. Reāli tādi pundurīši. Tā pilna zemē ar viņām ir. Es nezinu, vai kamerā baigi var redzēt. Pilns ar tām mazajām sēnītēm. Bet tas ir tāds ideāls izmērs priekš makro fotografijas. Tā kā pilns mežs ar fotomodelēm. Uzliksim gaismiņu. Te tā forši apsūnojas. Apsūnojas koks. Apgāzās draudziņš. Kā tad tā? Re, kur atradu āboliņa lapiņas. Un tās īstenībā arī labi varētu izskatīties bildē. Kaut ko jāatstatē gaismiņa. O? Vispār te mežā
tik daudz to mazo sēnīšu un visādu mazo ķupšu, ko var fotografēt, ka reāli visas bildes var sataisīt, nezinu, 10 kvadrātmetros. Forši, forši, forši! Es atradu viena sēnīte tādā sūnu paklājiņā. Vai, šitas būs pa skaisto. Es tagad nedaudz iepauzēšu šo video, lai pateiktu lielu paldies manam un šī kanāla atbalstītājam. Un tas ir apģērbu ražotājs Fristads. Fristads ir Zviedrijas uzņēmums, kas ražo darba apģērbus jau gandrīz 100 gadus. Uzņēmums ir ļoti pieredzējis savā jomā un ar pamatīgu vēstures bagāžu. Rīgā ir pieejams Fristads showrooms, kur visus apģērbus var apskatīt un uzmērīt uz vietas. Fristads ražo ne tikai darba apģērbu, bet viņiem ir arī outdoor apģērbu līnija, kas ideāli derēs pastaigām dabā un pārgājieniem. Ja esi sava darba vai pārgājiena apģērba meklējumos, tad zini, kur griezties. Dārzciema iela 60 Rīga. Paldies Fristadam, bet tagad atpakaļ pie video. Kā redzams tālumā, mežā iespīd tāda forša vakar saulīte. Jā, skaisti ir mežā, skaisti. Bet kā jau vienmēr, līdz ko tu nopērci kaut kādus jaunus loriņus, man, piemēram, fotografēšanai, vai tas būtu kaut kāds jauns objektīvs, vai gaismas, vai zipspuldze, uzreiz gribās iet un fotografēt. Tas iedod tādu labu dzinulīti. Tāpēc arī šodien esmu atbraucis. Droši vien īsto sēņu laiku jau esmu nokavējis. Man jau tās lielās sēnes nemaz nedara. Vai kaut ko maziņu. Iepriekš es šādā lēnajā makro fotografēšanā, kur jāfotografē nekustīgi objekti, teiksim, tās pašas sēnes, vienmēr izmantoju zipspuldzes. Bet problēma ir tāda, ka nofotografē un tad tikai tu redzi rezultātu. Tad tu pieregulē gaišāku, tumšāku. Šajā gadījumā ar tiem LED panelīšiem uzreiz jau redzi, kā tev bilde izskatīsies. Uzreiz vari pieregulēt gaišumu vai krāsiņu fonā un tik aiziet, un tik močī. Nu ko, kādu pusotru stundiņu būšu pastaigājies pa mežu. Kaut ko sanāca sabildēt. Bildes jau jūs droši vien redzējāt vai tūlīt redzēsiet. Jā, pilnīgi acis sāp, skatoties visu laiku uz leju un meklējot tās mazās sēnītes. Zin kā, pierasts parasti tā plašāk skatīties, tev visu laiku jākoncentrējās. Tā kā tāda tā lieta. Labi. Paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Tiekamies jau nākamajos. Čau!